Visi sveicināti jaunai vakčeršanas epizodē. Esam atkal Bergadīķi uz 48 stundām šoreiz. Kāds klāks sektorā, ko dara signalizatoriem, ka viņš beig netraucēs tas. Atbraucam 48 stundām, ir diezgan vēls, jau kādu laikam 8, 9, es teiktu, varbūt pus 10. Salikām tiltu, salikām šelteri, visi izlikām manas, visu mums salikām. Tagad mēs uzjauksim barību. Šodien mēs jau nespambosim, mēs vienkārši aiziesim uz otro krastu, vienkārši lāpstiņu piebarosim bišķi. Es domāju, ka mēs varētu sākt jau mūsu jaukšanu pa lēnītēm. Paņemsim tā, kur viņas bija, kur ir boiliņas, ānās, banāns, dinamīts, karakteri. Un nesen es biju NG veiklā. Tur iepirkties pēc visām sīkumu, jau nopirkt spalvu, man norālās viens. Stopē. Kareiz paķer zemiņu boiliņas. Viņas arī bišķi iebersim. Viņas varētu bišķi arī ar pirkstiem pakrušot šitā. Es domāju, ka es tagad to padarīšu. Šodien mēs makšķerēsim uz 3 makšķerēm. Beidzot, es teiktu, jo mums bija salauts signālators, un šodien kaut kas mainīsies. Es domāju, ka vairāk iespējas kaut ko noķert. Aktivitāte šitie sektori pirms mums bija kāds sēdējs, te bija kāds 8 zivis, 7 zivis izvilktas pirms mums te. Bet nebija liels kā 6 kg, bet mums nav pa nulēm. Zināms, ka tajā dīķi galā, tas ir 1. 2. sektors, tur bija kāds 2 zivs bija noķerts un 10-11 kg zivtiņas. Diezgan lielisks rezultāts. Tāpēc, domāju, ka mēs noķersim kaut ko iespējams arī tāds, ka noskajams noķert varbūt savu šī gads rekordu. Varbūt pārsīs pagājušā gada savu rekordu. Ja sanāks, būšu ļoti priecīgs. Jo šeit es noķeru pagājušajā šitajā pašā sektorā man bija rekords 10 kg un 290 gramu. Es nekļūtos. Kaut kas ap to bija. Un āmurs arī 9 kg šeit arī noķeru. Tā, boliņu iztās. Plus mīnus sakrušots. Vienkārši man šitā bišķiņa pirkstiem. Starp citu nav arī mājās es kaņepi ar riekstu. 1,5 kg ar kaņepi, 2 kg ar riekstiem mums ir šoreiz līdzi. Arī ļoti labi tas mums ir. Ļoti noderēts viss mums sanāk. Tā, mēs varētu sākt taisīt, paņemsim mums ir beidz sidmiksiņu. Izmantojam, man liekas, jau 2. gadu, bet viņš man ļoti piepatikās. Lāpstiņu. Es domāju, ka mēs pusi atstāsim arī uz rītu, lai iebarot. Es bišķi daudz mēs nebarosim pirmajā barošanā. Lai palēlēt arī kaut kas mums uz rītu arī ir lielākā daļa kāda barībītas. Es domāju, ka šitie būs diezgan labi. Iebersim mūsu jau riekstu, kas varīja 2 stundas ar cukuru kopā. Šitam viņam jāsanāk strādā, izstrādājā. Bija jāsanāk tik labam, tāpēc mājošā. Jā, smaržuņš lieliski. Šeit būs labi. Lai mums arī kāds lielāks daļiņas barībā, mēs pieliksim dudībeidz kartumu ar boilas. Kaut arī lielāks daļas, kāds barībā mums ir lielāks višķiņ. Šitā. Un pieliksim arī akībaidz
Man liekas, šitā bija garš, ja nekļūdos. Vēleņu ģins. Vienu patiņu pagājušajā copus iztērēju. Šits ir 23 mm, diezgan liela boila. Tā būs mums lielajiem zīvīm, kas atnāks uz mūsu punktu. Šī tik te būs labi. Starp citu, atcerējos, ka es aizmirsu paņemt kukurūziņu, ātri paņemšu un atgriezīšos. Kur ir sponžiņa. Kukurūzes parasti mājās nevaru. Es vienkārši nopērku veiklā. Viena lētākajā vienkārši. Kas ir trapās zem rokas. Šoreiz tas ir ekstra. Viņas jau pērku diezgan bieži, es teiktu tā, tieši uz copēm. Sulu mēs noliesim nost. Tā mums nav vajadzīga. Un vērsim iekšā. Veselu buņģiņu. Tā. Pieliksim klāt mūsējās. F1 sweet pellets, dinamite baits. Jā, viņas daudzreiz noprasa uzbērt zeltanu. Tas tad šiem pelletiem tāda ir reakcija. Un vēl viena lieta, ko es varu arī mājās, tā ir kaņepele. Šeit sanāca diezgan daudz līdz pašām maliņām. Domāju, ka 2 lāptiņas mums pagaidām pietiks ar kaņepi. Samaisīsim visu. Un uz beigām tā, mēs pieliksim klāt vienkārši bauskas, birstošā barība ar zemē garšu pavisam bišķiņu. Šitik te. Čikšam vēl bišķiņu vēl šitā. Šitik te. Tomēr vēl bišķiņ un viss. Un šitā būs labi. Un ātri pieliksim klāt, teiks, viens zemeņu šķidrumu un iesim uz otro krastu barot. Mums karpiņas. Tā ir tāds zemeņu bāzes barītiņa. Pavisam bišķiņu varam pieliet klāt. Šitā būs lieliski. Un ko pārādīšu, kāds sanāks mums varīja beigās. Un tad iešu barot uz otru krastu. Šitāds smukņāmiņu sanāca. Un tagad ejamies uz otru krastu barot visu šitā smukumiņu.
Visiem labrīt. Šim jau ir otrā diena. Vakar baigi neko nefilmēju daudz, jo bijām ļoti piekusušas, ka mēs salikām telti šelteri, visi izlikām mantas, sakrāmējām. Pa nakti mums bija 0 copas vispār. Nekāds aktivitātes nebija. Uz dīķi, es nezinu, kā ir, bet kaimiņiem arī, ka nekas tāds nav bijis. Tagad uzstādīsim paliņas pārmetiem, tas ir kompleks T, vienu boiliņu. Vien tādu īsāku paudiņu uztaisīju arī. Mēģināsim, eksperimentēsim. Tālāk man ir Hit and Run sarkanais wafteris un Hit and Run baltais wafteris. Stīks, pēc tam parādīšu, no kā man sastāv vispār tie stīki. Tad tagad pārmetīsimies un gaidīsim sopas. Tas ir mūsu jaunais sektora draugs. Smaržo ļoti labi. Lieliski smaržas teiktu pat. Ko? Nesen bija viens neliels maziņš pīkstieniņš, bet nebija nekāds parauts, nekāds sopas, vienkārši svingers nolādās uz leju un viss. Bet tas nozīmē, ka viņa bija pienākusi pie mūsu āķiša, un tas bija uz sarkano Hit and Run wafteri. Tagad es uzjaucu pavisam bišķiņu barībiņas, un vajadzēsim tagad ar lāpsniņu pie otrā krasta izmetāsim šito ņēmiņu. Pieliesim vēl bišķi zemeņu šķidrumiņu. Šitā. Un tad varēsim iet brot. Nu, šitā te smuka ņēmiņa sanāca. Pateikšu pagaidām, kā mums viss notiek. Bija diezgan bēdīgi, copas nav. Pirms pārskats atpakaļ jūs redzējāt, kāda mums te debesis ir. Tagad atkal pērkons ir. Es domāju, ka būs baigies lietas drīz sāksies. Visdrīzāk, ka tā arī būs. Pelēnītēm viss noslēpām. Es iemetu arī tagad nesen pārmetu mašķiras uzliku vienu sarkano wafteri, balto wafteri un šeit te, man liekas, man kāds šito iedeva. Šeit tas bija kaut kāds, nezinu, ja es nekļūdos. Dinamīta beidz kaut kāds wafteris maziņākais, mini kaut kāds. Mazāk, viņš kāda 8 mm laikam ir, es nezinu, tiešām neatceros. Bet šito šeit jāatspēj. Un flat barotavā es ieliku tur, kur barībiņas lazadus ir. Šito te traperīti. Ar banānu garšu šitādi. Kaut kā šādi. Un vēl. Es dabūju šitādas te. Ko tas es varētu? Es uzreiz kamerā redzēsiet, pēc es dabūju šeit te smuks peltīts barībai. Es saku, ka šito pērkonu dzirdu tagad. Šeit ir peltīts dabūju barībai, šis mums ļoti labi. Būs mums barībai ļoti Andrēs, viņas arī ieliks tikos jau iekšā. Pēc būs labi. Ko laikam. Jāsāk atkal viss plus mīnus kaut kā slēpt jau no lietas, jāgatavojās visu. Bet es slēpšu pagaidām visu un tad
Skatīsimies jau nākamajā kadrā, kur es iespējams būšu ar zivi, vai nu atkal bez nekā. Labi iet. Mums kāmas ir ļoti ātri uz krāsa atnāk. Maliņš vai ne? Nu, reku mums 2,3 karpiņi. Pirmā zivs. Bija vēl arī otrā copa, bet tur arī noravās zivs. Diemžēl uz otrās makšķeres. Tāpēc laidīsim vaļā, pārmetīsim makšķeres. Varbūt uzabrosim vēl par virs. Un tad skatīsimies, kā būs. Paņemšu uz termo. Paņem un ejam uz turien. Pēc, ka mēs esam uz to kreiso krastu. Kā tu šeit jau, ne? Es varēšu šeit čulīt.
Nu, ko? Teikšu tā, ka progress ir. Mums jau ir 3 zivs krastā. Tagad jau ir, man liekas, 9 vakarā, es nekļūdos kaut kur tā. 8. Mēs tagad uzvāksim varībiņu. Nešķiet, ko esmu iesaies, kaut startiņu, kāds man tas startiņš ir jau. Sākašots boils, pelets, boils, sanās, banās, zemene, duļibeits, karpa mūr un mēliņu ģins. Viss šitās garšiņas. Un pielika arī klāt peletītes. Mums rādīja pirms tām vēl, es nekļūdos viņas. Mēs varam vēl pielikt višu vēl ākibaidi boils, mēliņu ģins, lai mums lielāka akcija barībā ir. Šīs mums jau ir tā kā nakts barošanās un, teiksim, kaņepīs, graudis, viss kā vajag. Teiksim, kukurūzu klāt no buņģiņas. Sola mums nav vajadzīga šeit. Tā, nu kaistīsies tagad mums. Skudus te rāpojam. Tālāk mums nākamā pozīcija ir sēkļu miksiņš no Redmarbaits. Sula, man liekas, arī viņai ir. Ir, jā. Un tad pusīt pieliksim klāt, mums vēl no rīta ir ko barot arī. Tā. Smuka barība pie mums sāk. Tālāk mēs paņemsim riekstu, ko es mājās vārījis. Tīģa rieksts. Laikam domāju, ka mēs varētu likt tās, te palikt tās ākibaidzu boilus. Domāju, ka mēs varam likt droši laikam visas jau palikušas ir pavisam bišķiņi palicis. Šitie maisiņi no ākibaidzu boilu vispār baigi glabēs. Viņas pēc tam izmantoju kādiem stīkiem, kas man paliek pāri no copēm. Pēc baigi glabē arī. Šis cits ir dudī. Boils arī man tukšs ir iztukšots. Nu labi, nekas traks. Tā, ka ir diezgan vidēja frakcija. Nu, vispār lieliski sanāk. Un, es teiktu, pat pēdējais, ko mēs liekam klāt, tas ir, tā ir mūsu kaņepe. Arī, ko es vārīju pats mājās, nu, kā es jau teicu pirms tam. Pats, nu, 2 lāptiņas varam te likt droši, es domāju. Uz nakti, lai ir tās 2 lāptiņas jau šeit. Es domāju, ka mēs pat varētu ielikt kādu vēl pusīti, nu, labi, ieliksim vēl vienu buņģiņu ar kukurūzu. Vēl vienu. Un, lai ir tās 2 buņģiņas, un vēl paliek 2 uz rītdienu.
lieliski. Skūdus rāpot pa manīm jau. Un liesim virsū zemeņu šķidriem. Šī monoteīgs viens. Ka mēs varētu vēl pa visu knipatiņu kādu pielikt klāt. Nu, šī tā te būs labi. Nu, visu. Parādīšu, kāda mums barība sanāca beigās, un tad mēs jau barosimies. Tāds mums barībiņu, kuru boiliņas, visi maziņas daļiņas, un ir liela gabala, kas arī no lieliem gabaliem te mums ir. Tagad mēs barosimies ar spombiņu un gaidīsim rezultātu. Laid ūdenī. Lai vairāk priekšā. Labs ir. Nu, mūsu sesijas pagaidām lielākā zivs bigfish 6 kg. Spoguļu karpiņi. Sātu dezinficēsim rētus viss un laidīsim vaļā. Ir. Un tagad mēs laidīsim vaļā šito skaistolīti. Aizgāja smukā.
Rīts jau ir, bišķiņ uzboroju nesen, bet tur nekas interesants nebija nerādīja. Tātad pa nakti, pateikšu jums par nakti, kā ir atkal. Par nakti atkal pa nulēm, copas vispār nebija. Ļoti dīvaini. Nu, Samnieks teica, ka pēdējās 2 nedēļas arī tā ir, ka pa naktiem vispār nav copas. Ja pagaidām mēs pa nakti viens pēc otra ķeram šogad, pagaidām nē. Nekas traks, mēs dabujām sesīt bifišu 6 kg pagājušā vakarā. Tagad jau pa lēnītēm novacām telti, mēs vēl bišķi pasēdēsim. Tad jau vēlāk dosimies mājās, lai es domāju, ka copes, visas bija viena copa uz sarkano hit and run wafteri, un pārējās copes man bija uz boilu 666 pīpers. Man liekas, viņu pirku 2 gadus atpakaļ Kalnas pudītī. Jā, tas bija tur. Uz to boilu ir arī tās visas copes. Tāpēc kaut kā šādi. Tagad gaidīsim, pārmetīsimies un cerēsim vēl uz labu rezultātu. Beigās mēs tā arī vēl neko nenoķērām, diemžēl, bet tik un tā pavadījām labu laiku. Jā, diemžēl šogad ar karpu copēm ir kā ir, jo šovasar bija darbs, pēc tam es biju ārpus Latvijā ceļojumā, un nebija daudz laika, lai kaut ko safilmēt. Tagad mums ieplānot vēl viena cope, sezonu noslēgšanu, tāpēc šitā video būs vēl viens, 100% būs vēl viens video. Un tad varbūt kaut ko vēl safilmēšu, varbūt atbrauksim vēl uz Breks, varbūt atbrauksim uz Babīts ezeru, kaut ko nezinu, skatīsimies, kā būs. Tāpēc paldies, ka skatieties un tiekamies nākamajā video.